sauc Baiba Dēvere. Es mācos Vidnājas pamatskolā 8. klasē un darbojos folkloras kopā Dignoieši. Šodien es jums stāstīšu uzbeku tautas pasaku Devīgais un skopais. Reiz devīgais un skopais jāiet kopā pa tuksnesi. Skopais nevienu reizi neattaisies savu somu, jo visu laiku ēda un dzēra no devīgās somas. Kad viņi piestāja atpūsties, tad devīgais palūdza: "Draugus, lūdzu, iedod man arī, man taču nav ko ēst." Taču skopais tam uzbrāvis virsū, tad man pašam nebūs ko ēst. Tā teicis, viņš pameta draugu likteņa varā. Devīgais nespēja, ka nevarēja turpināt ceļu, tāpēc apsēdās un apēda zāles stiebiņu un negaidīti sāka saprast zvēru valodu. "Paskatus no muļķi," teica vecais bruņurupucis. "Viņš te mirstais slāpē, bet līdz akai palicis 30 minūšu gājiens." "Es arī brīnos," teica jaunais bruņurupucis. "Blakus sakai ir viesmīlīgs lopugans, kuriem netrūks ne gaļas, ne piena." Devīgais to dzirdēdams uzleca virsū kamielim un aizjāja pie ēkas. Tur viņš padzērās, cik gribēja, un pie viesmīlīgā lopugana paķēra vakariņas. Rīta pusē devīgais turpināja ceļu, bet nebija ievērojis, ka skopais viņu sakapa pēdām, jo bija sadomājis devīgo aplaupīt. Kad pienāca vakars un devīgais iemiga, skopais viņu aplaupīja. Pienāca rīts, kad devīgais pamodās un saprata, kas bija noticis, viņam ļoti iesāpējās sirds, bet vairs neko nevarēja darīt, tāpēc viņš turpināja ceļu ar kājām. Iedams, viņš noklausījās, kā divas žagatas sarunājas par naudas slēptuvi. Viņš to priecīgs atradis un aiznesa uz pilsētu. Tur viņš naudu dalīja nabagiem, jo tiem to vajadzēja vairāk nekā viņam. Skopais ieraugot, ka devīgais kļuvis bagāts, vairs naktī gulēt nevarēja, tāpēc aizgāja pie šaha un sūdzējās: "O, dižinais šah, jūsu pilsētā ir apmeties laupītājs, lūdzu, ķeriet viņu ciet." Šaha sardzes vīri saķēra devīgo un iemeta viņu dziļā bedrē. Pa to laiku skopais tikai izdziets ārā no pils. Sēžot bēdīgs bedrē, ieraudzīja divas peles sarunādamies. "Vai tu dzirdēji, ka šaha meita kļūsi akla? Žēl tādas dižnas skaistulas," sacīja pirmā pelīte. "Nu, es arī man ir žēl, man arī ir žēl, bet, tomēr es brīnos, kāpēc viņu neviens neizdziedina." "Kā tad?" Tā otrā pelīte sāka stāstīt. "Viss, kas vajadzīgs, ir cūkas tauki ar cukuru. Tie jāpliek princesei acīm, un viņa atkal taps redzīga." To dzirdēdams devīgais sāka kliegt: "Es esmu dziednieks, vai kāds mani dzird?" Kāds no sardzes vīriem to sadzirdējis, aizgāja pie šaha un teica: "Kāds no jūsu ieslodzītiem ļaujiet, ka viņš esot dziednieks?" Šahs pavēlēja viņu atvilkt šurp. Kad devīgo atvilka pie šaha, šahs izstāstīja, ka esot ļoti labs dziednieks un ka varot izdziedēt viņa meitu. Šahs atļāva, un nepagāja ne ilgs laiks, kad devīgais bija izdziedinājis viņa meitu. Šahs bija tik priecīgs, ka iedeva devīgajam maisu ar zelta monētām. Kad devīgais gāja ārā no pils, viņam priekšā pieskrēja skopais un sāka klanīties. "Ko tu no manis atkal gribi?" vaicāja devīgais. "Pastāsti man, kāpēc pret tevi liktenis ir tik labvēlīgs, bet pret manu galvu gāžas visādas nelaimes?" "Es tevi atstāju tuksnesī, bez ūdens, bez pārtikas, bet nepagāja ne pusstunda, kad tu dzēri un ēdi, cik tev gribējās. Es tevi aplaupīju, nozagu visu, kas tev bija, bet nepagāja ne stunda, kad tu atkal esi bagāts. Manu melu dēļ tevi iemeta dziļā bedrē, atņēma visu naudu, bet nepagāja ne diena, kad tu esi brīvībā un bagāts. Bet es..." Devīgais vairs negribēja skopijā klausīties, bet aiz labsirdības pastāstīja viņam par burģu zālīti. "Atradi šo zāles stiebiņu un apēd to. Tad tu zināsi visas pasaules noslēpumus." Devīgais uz karstām pēdām uzleca virsū kamieli un jāja uz tuksnesi. Tur viņš atrada zāles stiebiņu. To pēdis, viņš brīnījās, kāpēc man jāklausās mazo kostoņu valoda. Mazajiem zvēriem tie zina mazus noslēpumus, lielie zvēri tie zina lielus noslēpumus, nodomājis skopais. Klīzdams pa tuksnesi, viņš ieraudzīja vienu alu un domājis, es tur pārnakšu nošu.
Rīta pusē alā ieradās atpakaļ zvēri, un viņus kopā apēda. Anekdote. Minijas Mūks īstenībā negribēja precēties, bet doma par medus mēnesi viņam patika. Paldies par uzmanību.